Hegsets, Amerikas Savienoto Valstu kara sekretārs, ir atcēlis armijas štāba priekšnieku. Tā ir augstākā militārā amata vieta, ko var sasniegt valstī, un tā pakļaujas tikai politiskiem līmenim, kā redzams schēmā. Kopā ar ģenerāli Džordžu Orendija atlūgumu pieprasījumu 2. aprīlī Hegsets no amata atstādināja arī vēl 2 ģenerāļus, kuri kaut kādā veidā bija saistīti ar viņu. Viens no tiem bija apmācību un transformācijas pavēlniecības vadītājs, kas tika izveidots tieši pēc tikko atstādinātā armijas štāba priekšnieka iniciatīvas. Otrs ir militāro kapelānu vadītājs, kurš vienmēr pakļaujas armijas štāba priekšniekam. Oficiāli iemesli nav paziņoti, taču tas nav pārsteidzoši. Jau mēnešiem Hegsets atlaiž vai dara visu iespējamo, lai piespiestu atkāpties bruņoto spēku ģenerāļus augstākajās komandvadības rindās, kā redzat schēmā. Visdrīzākās hipotēzes ir saistītas ar atšķirīgiem uzskatiem par ASV militārā aparāta organizāciju, kā arī ar vispārīgāku politisko redzējumu. 2025. gada septembra beigās Hegsets un Trumps sapulcināja militāros vadītājus Quantico, lai teiktu runu, kas bija vērsts uz militāro spēku saliedēšanu pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Toreiz tika runāts par aizsardzības departamentu pārvēršanu par kara departamentu, cenšoties ieaudzināt militāriem jaunu kareivīgu ētosu sabiedrības atjaunošanai, ar mērķi vērsties pret kreisajiem radikāļiem. Pēc dažu novērotāju domām, Trumpa administrācija cenšas pārveidot valsti, sākot ar tās dziļāko struktūru, piemēram, armiju. Šādas atbrīvošana no amatiem, kuru mērķis ir atalgojums par lojalitāti, nevis kompetenci, ir piemērs tam. Tāpat arī Nacionālās gvardes operācijas dažās Amerikas pilsētās. Quantico runā Hegsets bija teicis, ka Amerikas Savienotajām valstīm ir jāgatavojas karam un jāuzvar tajā. Pēc 6 mēnešiem nevelti viņi ir iesaistīti karā pret Irānu, taču šķiet, ka strateģiskā līmenī viņi negūst uzvaru. Režīms Irānā joprojām ir pie varas, ievainots, bet joprojām spējīgs arī pats ievainot. Kamēr Hormuza šaurums ir grūti kuģojams un enerģētikas krīzes skar visas pasaules valstis. Un ko jūs par to domājat? Kā parasti vairāk informācijas atradīsiet komentāros vai aprakstā.